Golden Hammer ir priecīgi par vieniem no saviem atbalstītājiem saukt MTG Latviju. Tāpēc uz sarunu pie mums šodien ir ieradusies Zane Apīne, MTG grupas pārdošanas vadītāja. Labdien, Zane! Labdien! Ar kādām sajūtām jūs šogad gaidat Golden Hammer? Vakardien es tā padomāju, kas ir tas, kāpēc es gaidu un kāpēc varbūt industrija gaida šo pasākumu. Un tad man tā kā izkristalizējās, ka Golden Hammer ir kā intrigante. To intrigu mēs gaidām ar pārsteigumu, ar tādām sajūtām, iedvesmojošām, jo katru reizi mēs dzirdam stāstus, dažādus stāstus, vienkāršus stāstus, sarežģītus stāstus. Un tas patīkamākais, ka šie stāsti vienmēr ir vērsti uz attiecīgo auditoriju, kam viņi domā tie stāsti. Un ir patīkami, ka tās idejas tiek aiznestas līdz tiem cilvēkiem. Un, protams, Golden Hammer ir tā vieta, kur var satikt cilvēkus, profesionāls cilvēkus un, protams, talantīgs cilvēkus, iedvesmoties no idejām, varbūt tendences sajust. Varētu arī teikt, ka mēs kaut kādu iegūstam kādu pārliecību par gadu, kāds tas gads mums izskatās mūsu industrijā. Patīkami. Sakiet, kas ir tās vienojošās vērtības MTG Latvija un Golden Hammer? Kāpēc jūs esat mūsu atbalstītāji? Labs jautājums. Inovācija, aizrautība, profesionālisms. Tās ir tās vērtības, kas raksturo MTG. Un, manuprāt, Golden Hammer arī iemieso šīs vērtības. Un, gribētu arī teikt, ka MTG atsaucās uz vārdu fun, kas latviski būtu radīt, veidot, darīt ar prieku. Un es ticu no visas sirds, ka tie darbi, ko mēs redzam Golden Hammer, tie ir ne tikai bizness, bet arī prieks. Un tāpēc man liekas, ka ir ļoti svarīgi priecāties par to sasniegto, par izdarīto un par to procesu, kam mēs izejam cauri. Tieši tā, Golden Hammer viens no galvenajiem mērķiem ir svinēt radošumu. Tāpēc tiksimies festivālā, novēlam jums radošumu pilnu nedēļu. Paldies jums tāpat!